Viena no lielākajām problēmām, kas šobrīd ir aktuāla meitenēm, kas nāk uz meikapu, ir ļoti dehidratēta sejas āda. Vizuāli viņa tev noteikti var būt taukaina un kombinēta. Tas nozīmē, ka tev ļoti izteikti spīd tā zona. Taču tad, kad mēs liekam jebkuru dekoratīvās kosmētikas produktu, viņa sausajās, jeb dehidratētajās vietās, viņa veido tādu kā plēksnīti, un kad ir skaidri redzams, ka tur ir sausāka āda, viņa tā kā lobās pilnīgi gabaliņiem. Tas nozīmē, ka tev ir jāpārskata produkti, kurus tu izmanto zem dekoratīvās kosmētikas. Tātad sākot no attīrīšanas produktiem. Noteikti noliec malā uz šo brīdi visus produktus, kas ir paredzēti taukainai kombinētai sejas ādai. Atceries, viņi pastiprināti sausinās. Un tev jau šobrīd ir dehidratēta, tātad mitrumu zaudēja sejas āda. Atceries, sejas ādas tips nemainās. Mainās tavs ādas stāvoklis šī brīdī, un ja tu gribi efektivitāti, izmanto produktus, kuri ir paredzēti tavam ādas stāvoklim tieši tagad kāds viņš ir. Tātad tu vari pievērst uzmanību sejas ziepītēm, putiņām, gēliņām, kas ir dehidratētai ādai, piemēram, zīmols AVN aptiekās. Viņiem pilnīgi noteikti var atrast ļoti daudz produktu, kuri ir tieši dehidratētāji. Ja tu lasīsi visu, tur tieši tā arī jābūt rakstītam. Nākamais tas var būt hialurons, jebkurā intensitāte. Vēl efektīvāk būs skvalāns. Tātad sastāvdaļa, kura imitē mūsu dabīgo ādas sebumu. Tātad dos gan aizsardzību, gan mitrinājumu, gan arī nodrošinās vizuāli tādu koptāku, tā kā nedaudz ieeļotu sejas ādas izskatu. Neveidies pārliekais mitrums tev nedraud, produkts ļoti labi iesūcas, un ja tev nav vēlme viņu vizuāli padarīt mitru, tad tu viņu vari droši nomatēt ar tonālo krēmu vai pūderi.